Vēl viens sižets par tematu, kas vakar un šodien sabiedrībā raisīs lielas diskusijas. Lai globālā līmenī cīnītos pret pirātisku preču ražošanu un izplatīšanu, arī Latvijas valdība vakar parakstījusi pretrunīgi vērtēto starptautisko viltošanas novēršanas tirdzniecības līgumu jeb akta. To parakstījušas lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu, arī ASV, Japāna, Austrālija un citas, taču gan līguma saturs, gan veids, kādā tas parakstīts, daudz iesaistīto nozaru pārstāvjos ir radījis neizpratni un bažas. Stāst Līva Rauhvargere. Nē pakaļdarinājumiem, plaģiātismam, viltojumiem un pirātiskajām precēm. Akta līgums radīts ar mērķi izskaust šīs parādības gan materiālajā, gan elektroniskajā vidē. Mērķis cēls, taču pats līguma saturs un tā iespējamās sekas saskārušās ar plašu kritiku visā pasaulē. Virkne ietekmīgu asociāciju dalībnieku, piemēram, Pasaules tirdzniecības organizācijā, iestājas pret šo līgumu. Viņi ir pārliecināti, ka akta aizskars cilvēktiesības, tostarp vārda brīvību un privātās dzīves neaizskaramību. Problēmas varētu rasties arī patentu brīvo medikamentu ražotājiem. Polijā pat izcēlušies plaši protesti. Īpaši satraukums radies interneta lietotāju un pakalpojumu sniedzēju vidū, jo viens no plānotajiem ieročiem šajā karā pret pirātismu ir interneta satura un lietotāju kontrole. Parasti ir tā, ka tad, kad tiek atrasts kāds, kurš ir, teiksim, nodarbojies ar ļaunprātīgu pirātisku materiālu ražošanu, izplatīšanu, pavairošanu, tad pret viņu tiek ierosināta lieta un vērstas visas sankcijas likumdošanā paredzētajā kārtībā. Šī jaunā pieeja paredz, ka šis standarta mehānisms netiek ievērots, bet faktiski tiek ievērots cits mehānisms, kas saucās mēs izspiegojam visus, un ja mēs kaut ko atrodam, tad mēs pret viņu arī vēršamies. Ekonomikas ministrija gan noliedz jebkādu spiegošanu. Akta paredz, ka pēc intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka pieprasījuma interneta pakalpojumu sniedzējam būs jādod informācija par lietotāju kontu, kas izmantots pārkāpuma veikšanai, teikts ministrijas skaidrojumā. Lai arī ministrija norāda, ka par šādu līgumu slēgšanu informējusi vairākas Latvijas organizācijas, pārliecinājāmies, ka lielai daļai iesaistīto pušu, nemaz nerunājot par plašāku sabiedrību, akta līgums bija pilnīgs jaunums. Manuprāt, tas nav demokrātisks process, un tas nav process, kā šādas nopietnas lietas, kas paredz kriminālu atbildību mūsu valsts iedzīvotājiem, var tikt parakstītas vispār neapspriežot mūsu valsts iekšienē šādu jautājumu. Ne ar sabiedriskām organizācijām, ne diskutējot, kas tas tāds ir un ko tas var nodarīt, teiksim, mums tālāk. Lielā slepenība, kādā kopš 2006. gada tapa līguma saturs, skeptiķiem daudz viet pasaulē licis secināt, ka process ar nodomu padarīts necaurspīdīgs, lai būtu vieglāk lobēt kādas konkrētas intereses. Daļa ekspertu uzskata, ka vismaz internetā pret pirātismu cīnīties ar represīvām metodēm vispār ir novecojis paņēmiens. Dažas lielās kompānijas jau pierādījušas, ka var arī citādi. Viņi piedāvā man iespēju nopirkt produktu, vienalga vai tā ir dziesma, vai tā ir kaut kāda aplikācija vai programma. Ar vienu klikšķi, samaksājot 50 centīmus, es kliku un es lietoju. Un es esmu priecīgs un es zinu, ka procesā visi ir saņēmuši naudu. Līgumu nav parakstījušas 5 Eiropas Savienības valstis, tostarp Igaunija, kas uzskata, ka par šo jautājumu vēl nepieciešama diskusija valdības līmenī. Līgums stāsies spēkā tikai tad, kad to būs ratificējuši visi Savienības dalībnieki un arī pārējās 5 iesaistītās valstis. Līva Rauhvargere, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija. Un šobrīd mūsu studijā ir ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Labvakar! Labvakar! Un ar šo aktualitāti, par ko tikko redzējām sižetā, arī sāksim. Jūs šodien preses konferencē teicāt, ka saskaņojot šo līgumu projektu, Latvijas pozīcija par to ar nevalstiskām organizācijām nekādi iebildumi netika saņemti. Vai maz tika jautāts? Jā, te es gribētu teikt, ka šī aktualitāte ir jau tādu garu priekšvēsturi. Faktiski tātad šis līguma projekts ir bijis pieejams jau kopš 2010. gada pavasara. Valdības pozīcija šajā jautājumā tika apstiprināta 2010. gada jūlijā, un kā parasti pirms nacionālās pozīcijas izskatīšanas tā ir nosūtīta skaņošanai veselai virkni nevalstisko organizāciju, ieskaitot jau pieminēto LDDK, LTRK, vairākām citām organizācijām, un nekāda iebilduma no šīm organizācijām netika
saņemti. Tālāk tas process ir pietiekami ilgi virzījies, kopš 2010. gada jūlija faktiski ir pagājis pusotrs gads, bet šis nav kaut kas, kas būtu parādījies pēkšņi vai kaut kas jauns. Jā. Valdības nostāja valdībā tika akceptēts, bet šajā procesā ļoti daudz ir iesaistīti tieši sabiedrības pārstāvji, un ir arī dokuments, kur ir sabiedrības informēšana par projektu izstrādes uzsākšanu nav attiecināms, sabiedrības līdzdalība projektu izstrādē nav attiecināms, līdzdalības rezultāti nav aizsējums, un ekspertu līdzdalība arī nav attiecinām. Tad pietiek ar to, kad ir tur rūpniecības kamera vai kāda cita institūcija, lai pieņemtu šādu, kas attiecās uz ļoti daudziem cilvēkiem. Nē, te ir jāsaprot arī tas, ka ar šo līgumu faktiski Eiropas Savienības valsts neuzņemās nekādas jaunas sankcijas, faktiski ar šo aktu. Nekas, kas ir bijis nelegāls līdz šim Eiropas Savienībā, tad nekas netiek paplašināts. Tad kāpēc jāparaksta vēl? Jā, šī normatīvā bāze Eiropas Savienībā tātad netiek padarīta stingrāka. Tas, kas notiek ar šo līgumu, šīs normas tiek padarītas starptautiskas, un tām faktiski piesaistās vairākas citas valsts. Tas kļūst par starptautisku līgumu. Un pamatā tātad šī līguma pamata jautājumi, kas tiek risināti, ir faktiski viltotu preču tirdzniecību, un internets tur tiešām ir viens neliels aspekts šajā līgumā. Bet ir jau arī valstis, kā mēs minējām, 5, tā skaitā mūsu kaimiņi Igauni, kuri vēl nav parakstījuši. Vācija, piemēram, kā lielvara. Jā, tad, kas attiecās uz Eiropas Savienības valstīm, tad kopumā šo līgumu, ja nemaldos, ir parakstījuši 22 valstis. Bija domāts, ka to parakstīs 28. janvārī faktiski visas Eiropas Savienības dalību valsts, cik es zinu, tad Igaunijā šī pozīcija vienkārši nav paspēta apspriest valdībā. Nav dzirdēts, ka viņi, grasītos, šim līgumam nepievienoties. Un, kā jau teicu, faktiski šis jautājums ir pietiekami senu priekšvēsturi, kas tika risināta 2010. gada vidū. Bet kaut kā ļoti klusi. 13. februārī vēl ir plānota protesta akcija pret šo līgumu. Ir vēl kaut kādas cerības, ka tur varētu būt kādas izmaiņas, ja Latvijas pozīcija tāda ir nostiprināta un viss? Šajā gadījumā Latvija šo līgumu ir parakstījusi, tālākais ir ratifikācijas jautājums. Vai Latvija šo līgumu ratificēja vai nē, bet vēlreiz uzsveru tātad attiecībā uz pašreizējo regulējumu, kas darbojas Eiropas Savienībā, tas netiek padarīts stingrāks.